vispār nav poņas. Kur jāiet, kā jāiet. Es tik zinu vietas nosaukumu, kur jāiet. Ja pie mums Stavangarē gandrīz kā pavasaris jūtās, tad šeit Oslo, te ir vēl sniegs, ziema un augsts. Tāpēc būs jāņem no somas ārā siltā jaka, jāvelk virsū. Tiek piebilst, ka nekad neesmu šitādu vilcienu braucis. Nu kā esmu vilcienā un tas vilciens sanāk kaut kādas 45 minūtes plus mīnus vairāk. Un izskatās pēc Googles, kad braucu pareizi. Tā kā, jā, galvenais nepalaist pietu garā. Tā vieta, kur jābrauc, rakstās Skūven. Ir 8:32 un 9:30. Tas vizīte, ne vizīte. Līdz ar to tad višoties paiet kājām. Principā uz to laiku es jau arī būšu. Biļeti maksāja 430 kronas. Turp un atpakaļ es paņēmu uzreiz, un atpakaļ arī jātiek. Tā kā 430 kaut kādas kronas maksāja turp un atpakaļ. Biļeti, to ir jārēķinās. Tālāk vēl noteikti būs kaut kāda izdevuma par pasi, kurus es nezinu, kāda viņi būs. Bet, principā, kad es uzzināšu, tad jau es patvadīšos. Diezgan grūti norientēties, kur jāiet, ja nekad nav iets. Tad, jā, šeit ir Oslo ir slapš, drēgans, tāds nepatīkams laiks. Pie mums Stavangarē tomēr ir siltāks, foršāks laiciņš. Te tāds slapš un nepatīkams. Te bija teikts, ka var braukt ar autobusu. Bet, es domāju, ka nē. Man laiciņš vēl ir, tāpēc es domāju, es pastaigāšos ar kājām. Cenšos saprast, kur jāiet. Bet baigās poļas nav. Nebūtu Google, es vispār noteikti neatrastu. Tas, ko es redzu tagad, ejot uz vēstniecību. Es pieļauju, ka vasarā iespējams izskatās daudz labāk. Bet šā brīža izjūtas ir, ka mani ne pa kādu naudu nevarētu dabūt. Pārcelties uz Oslo. Ne ar kādiem argumentiem. Oslo daļa man atgādina nedaudz kaut kādu meža parku vairāk, ja man tā vajadzētu salīdzināt. Principā, ja nebūtu man šitas lietas jaka, lietas ejaka, es būtu pilnīgi slapš, ritīgs lietas īstenībā, un augsts lietas, tāds pretīgs. Jā. Bet, tūlīt jau būs šit kā pie vēstniecības. Bildē izskatījās diezgan necela māja. Nezinu, redzēs, kā būs dzīvē. Ja kāda Emirātiem kāda māja.
Nu, un lūk, ir arī Latvijas vēstniecība Norvēģijā, nu, Oslo. Jā. Remonts bišķi prasījās. Mazliet. Nav tā kā Emirātiem. Viss trakos ķieģeļos, viss smuks. Tie ir bišķi tāds. Jā. Sākumā aizgāju pie šīm durvīm, bet izrādās konsulārā nodaļa. Jā, esat jāiet šeit par vārtiņiem. Un augšā. Kaut kur redzēts. Visticamāk, tas ir šeit. Nu ko, esmu iekšā. Aizpildīju dažu papīrus. Un tagad gaidu savu kārtu. Pirms tam vēlams aizpildīt ir vajadzīgos iesniegumus. Ja pirmoreiz nāk, tad vajag par dzīvesvietu Norvēģijā iesniegums. Un iesniegums kā tāds jāuztais iepriekš teiksim, vizīti pieteikti. Un vēl man ir par pasi kā tādu, ko es gribu saņemt. Tā kā... Nu ko, procedūra ir ļoti vienkārša. Ja nav nekāda dokumenta aizpildīt uz vietas, tad sieviete palīdz aizpildīt, iedot vajadzīgās veidlapas un palīdz aizpildīt visus dokumentus. Tā kā tur ir visi vienkārši, tur vēl nekāda raķeša zinātne. Viss notiek ātri. Tā kā ir viena maza telpiņa, kurā ir aparāts, kurš tev nofotografē. Tālāk tu uztaisi parakstu, pirkstu nospiedumi. Un tas viss joks man izmaksāja 119 eiro. Bet ar nosacījumu to, kad es ņēmu, ka man nav steidzami, jo man ir apmēram mēnesis līdz derīguma termiņa beigām, un līdz ar to tad es izreikināju, ka tīri tehniski vajadzētu pietikt. Un tā arī ir. Līdz ar, ar nedēļas handikapu vēl ir. Tā kā, ja ir iespēja, tad labāk doties ātrāk. Un par dokumentiem ir tā, ka viņa prasīja, kuru dokumentus vēlos paturēt, jo es teicu, ka man būs jāceļo pa Norvēģiju iekšienē. Un es atstāju pasi. Un tad viņa jautā, vai es vēlos atstāt arī ID karti, pa piemiņu, bet viņa uztaisīs caurumu. Un caurums nozīmē to, ka tā ID karta vairs nav derīga. Bet pasi ir vēl derīga. Un pasi atsūtīs man pa pastu uz norādīto adresi, kuru es aizpildīju anketā. Un attiecīgi, tā, kad es saņemšu jauno pasi, viņa teica, man ir jāizsūta vecā pase pa pastu uz vēstniecību. Tā kā bez dokumentiem mēs nepaliekam, ceļot mēs varam, tā kā viss ir kārtībā. Otrais šeit jādodās nav. Un dokumentu derīguma termiņš ir 120 mēneši. Jā, tā kā forši. Bet es pieļauju iespēju, ka vasarā šī vieta izskatās daudzreiz foršāk. Noteikti Oslā ir daudz interesantas vietas, ko redzēt, bet lietainais laiks noteikti nav tas foršākais. Bet tagad ir vēl diezgan daudz laiks un jādomā, ko darīt īstenībā. Tagad līs lietus, baigā vēlme staigāt nav pa lietu. Un tāpēc došot apakaļ uz visticamāk uz staciju un apakaļ uz lidostu. Kaut kur tur. Nu jā. Nu ko, tagad paņem brokstiņus, zaļā tēja un bekauns omleti. Thank you. Tā kā kopā samaksāju 202 kronas. Un, man laiks ir daudz. Nesaplānoju pareizi lidmašīnas. Pastīšos, varbūt es viņus varu pārlikt reiz. Vai man tik ilgi nav jāvandās pa šejienu. Tā kā redzēsim.
ko brokastis, man ir omleta un zaļā tēja. Riktīgi garšīgi īstenībā viss ir tiešām super. Pasties kādi intervāli. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.9. Jā, mums vajag šo Asna Liftvanni. Kā viņi pareizi izsaka? Jā, airport skaidri. Jā. Es vienīgais līdz galam nesapratu to sistēmu, kā saprotu, ka es esmu samaksājis. Jo es esmu samaksājis zaudām pusēm, bet man nevienu reizi nepienāca neviens tā kā pārbaudīt, vai man nevajadzēja neko noskanēt, varbūt vajadzēja, bet es nezināju, kur skanēt. Tā kā, ka ir vecie vilcieni. Nu, tā, kad ir tikai jauni. Ir veci arī vilcieni. Poskārt vilcieni. Fikiņa. Es nezinu, varbūt viņi ir veci, varbūt jauni. Tur iesaukt, varbūt pitoni. Šitie ir tāda feina. Tikko nomainies informācija to, kad mūsu vilciens uz lidostu būs no 3. perona. Iepriekš bija no 4. perona, bet tagad būs no 3. perona. Tas ir 2. perona. Tas nozīmē, ka šitā. Ja pastāst riņķī, tad viss tāds diezgan industriāls ir. Nav nekas tāds, kas pieņems man aci varētu piesiet. Tikai brīdī. Kaut kāda sniegpārceņa atbrauc. Nē, tas ir tas tur. Jā, šis ir mūsu. Es pieļauju iespēju, ka šī reklāma maksāja baisi naudu. Kā parasti tāds štruņķiks, galvas sedziņi, bet nav nemaksā lai tikai tur izlikt. Please contact me when I pass your seat. We wish you a pleasant journey on board the Airport Express. Jā, kā jau es teicu. Viss izstāst diezgan industriāls un baigā kaifa staigāt par tādu ķengrega tipu. Tādu vietu īsti nav lietas laikā, tāpēc došos apakaļ lidostu. Varbūt kādreiz vasarā atbrauksim ar mocīšiem, kaut ko tam pavizināsies, bet pagaidām tā dalītas sajūtas ir par. Maskinen definitivt är om hvis du har noen spørsmål. Svarīgi norādīt tiem, kas nopērk biļeti. Biļeti nedrīkst izmest līdz pašām beigām, jo, ja liekas, ka tu vari aizbraukt pa zaķi, tad īstenībā tu nevari. Jo pašās beigās, kad izkāp no vilciena, tev vajag noskatīt savu biļeti, lai tiktu caur vārtiem. Principā mums ir nepieklājīgi daudz laika. 2 varianti. Iet augšā jau. Īsti nav ko darīt. Vai arī pauzēties pa lidostu. Ja tu ceļo pirmo reizi, nezinu kāda sistēma, tad biļetes dabūn šitādos aparātos. Tev tik jāzina kods no tās tavu reisi. Tad tu ieraksti te un viss, un te izpilni tajā biļetē ārā.
Tālāk mums visticamāk jādodās turēt. Nu, ko kopsavilkums? Tātad, ja jūs dodaties mainīt pasi vai pieteikt pasi, tam līdzīgi, un tas notiek Norvēģijā, tad atlidojot šeit uz Oslo, tad noiet lejā, jums jāmeklē šitādi zīmīti. Tas nozīmē, ka tie ir vilcieni, un jums jāiet ir pie šitādām te būdiņām, kur jūs varat nopirkt attiecīgi biļetes vilcienam. Un sākumā liekas, viss ir baigi sarežģīti, bet īstenībā jums jābrauc ir uz šo vietu. Un to arī biļetē var norādīt. Vislabākais ir pirkt turp un atpakaļ biļeti. Un tad to biļeti vienkārši saglabājiet. Un attiecīgi, tā, kad jūs iekāpsiet, pirms tiksiet uz perona, tad jums jāskatās ir uz tablo, kas iet uz to konkrēto vietu. Jo viena vilcieni nāk uz lidostu, un viena vilcieni iet prom no lidostas. Man bija labajā pusē. Manā reizē, es nezinu, kā vai tas vienmēr tā ir, bet es labajā pusē braucu uz. Bet vislabākais vienmēr paprasīt kādam cilvēkam, kas iespējams zina labāk par jums. Un pietura, pēc kuras jums jākāpā ārā, ir šī. Bet jūsu pietura ir šī. Attiecīgi tālāk jau jums, kad izkāpsiet ārā, tad noiesiet lejā pa trepēm, pa labi, vēl pa labi, un principā gandrīz taisni duriet, un jūs atradīsiet vēstniecību. Es ceru, ka jums šis video noderēja. Nākamais būs video no Trenna. Tur ir brauks strādāt, es parādīšu, kā līdz turienei tikt, kas tā ir pa vietu, ko es tur daru, un attiecīgi, kā es izklēvējos brīžos, kad nestrādāju. Tā kā uz tikšanos.